Mani te pazīst pēc vējiem, Matos, mani zirgu pēc zvaigznes pierēt. Nu, tad lūk. Tad sāksim ar dziesmu vai ar valodu? Ar valodu šoreiz iesim pēc tam. Pirmās 100 dienas vēl nav, bet tomēr kāda ir šī sajūta un vai ir jau tā pārliecība, kā valdīt, kā vadīt šo saimniecību? Pārliecība izstrādājas lēnām. Sākumā rodas tieši lēnām izstrādājas tā atbildības sajūta un tieši tas apjoms, par ko tu it kā atbildi, par ko tu nes atbildību un kas ir uzkrauts it kā labā nozīmē, teiksim, kas ir uz tavos plecos un par ko turpmāk būs jānes visa atbildība, teiksim, tas izstrādājas. Un es domāju, ka patreiz tas manī jau ir iegūlies. Nu, tāda komandas izjūta vai jau ir, vai ir skaidrs, ar kuriem cilvēkiem būs jāstrādā kopā? Jā, es esmu iepazinies ar visiem padomes darbiniekiem, veidojis savus viedokļus, protams, visi viņi ir jau, darbinieki ar pieredzi. Vienīgi mums mainās izpildu direktors, tas arī ir mana iepriekšējā amata brālis, tas būs Leibums Pēteris. Un tātad tas būs viens no, es tā domāju, no manas komandas balstiem un maksimāli sadarbosimies ar jau esošajiem kadriem. Muzikants, biznesmenis, tagad pašvaldības līderis. Vai palīdzējuši šīs nodarbes? Noteikti, ka tas iepriekšējie darbi visi ir palīdzējuši, jo katrs ir devis kaut ko citu un vadoties pēc amerikāņu tādiem uzskata, ka katrā darbietā ir jāstrādā apmēram 5 gadi. Ilgāk nevar strādāt, tad ir jāmaina darbs. Un man taisni tā tagad iznāk. Protams, ilgāk pa muzikantu bija tas tā dzīve. Bet es domāju, ka tieši konkrēti runājot, tieši iepriekšējais darbs privāta biznesā, tirdzniecībā, tas ir devis tomēr citu skatu uz problēmām, teiksim, kas ir sabiedrībā risināmas, un ir devis to saprašanu, ka viss pasaulē kaut ko maksā, un varbūt ir daudzas tīri saimnieciskas problēmas, un to risinājumi ir varbūt vieglāk izprotami. Lai kāda ir tā nauda, bet tomēr arī pagastam ir jāattīstās, un uz ko varētu būt likti akcenti, uz turismu, uz ko citu? Pagastam ir jāattīstās. Akcenti pirmkārt un galvenokārt tīri tādā naudas piesaistīšanas un iegūšanas ziņā, manuprāt, ir jāliek uz to, ka mēs veicinam jaunu darba vietu radīšanu. Tas skan ļoti vispārnāt, bet kā to darīt? Tātad nelikt šķēršļus absolūti nekādos gadījumos jauna biznesa attīstība, kas dos mums jaunas darba vietas, tas ir pats galvenais šais laikos, vai ne? Un dos mums nodokļus. Mēs dzīvosim labāk pašvaldību, teiksim, no tā ieņemsim naudu. Vai ir jau šīs personas, privāta personas, juridiskās personas, kas ir ieinteresējušās? Piemēram, šodien bija Rīgas piena kombināta pārstāvis. Viņi pērk mūsu, protams, mums ir jādod piekrišana, vai mēs ļaujam vai ne. Pērk mūsu pienotavu, bijušo, kas kādreiz bija, strādāja rajona laikā. Un tur liek iekšā savas ražotnes, un viņi pat sola nodrošināt gandrīz līdz 100 cilvēku darbvietā. Protams, tas nebūs šogad. Guntaram Velcim vajadzēja arī par administratīvu teritoriālo reformu. Tā mēs runājam. Tā ir viena no perspektīviem un ļoti laba. Un tālāk turisms, protams, turisms ir jāattīsta. Mums būs tagad informācijas centrs, ir jau aizrunāts kadrs, cilvēks, kas tur strādās. Un jāiekļauj jau viss mūsu esošā struktūra, esošās skaistās vietas. Un viss, kas mums ir, tas jau ir jāiekļauj informācijas bukletos, jāizplata informācija un tā tālāk. Tas ir parastais, kā saka, informācijas ceļš. Turisma informācijas ceļš, kas ejams. Kas tādi varbūt citiem cilvēkiem nepieņemams, ir tādas lietas, kas ir iecerētas, kas varbūt nepopulāri lēmumi, ko dažkārt mēdz saukt. Vai viss ir saskaņots ar sabiedrību un jau izdiskutēts, vai ir tādas kaut kādas kardinālas mainības plānā? Patreiz nekas tāds principiāli kardināls nebūtu. Vismaz es vēl neesmu tik tā varbūt iepazinies ar to. Protams, būs patreiz veidojas dažas lietas, kas nebūs varbūt īpaši populāras, bet tas par to, kā saka, runāsim, tad tas notiks. Bet principā nekāda kardināla Padome šajā visā kontekstā ēgļu varbūt mazliet tas tā savādāk.
Runājot par teritoriālo reformu, tas ir fakts, kas ir laikam nenovēršams, ņemot vērā pēdējās ziņas, kas mums ir no valdības. Un šajā gadījumā ērgļus tas skars divējādi. Ja ērgļi kļūst par centru, kas iespējams notiks, par kaut kādu pārējo, teiksim, apgabalu centru, tad ērgļiem tiks varbūt daudzas problēmas bez jau esošajām. Tiks vēl papildus, teiksim, smagākas šīs problēmas. Piedāvāts risināt. Ja? Otrs viedoklis, protams, mums būs lielāka teritorija un mums būs vieglāk interesēt par sevi pasauli kaut vai. Mums būs lielāka teritorija. Mēs daudz ko vairāk varēsim paveikt, teiksim, balsoties uz šo teritoriju. Es saprotu, ka jūs neesat noliedzējuši šai reformai. Man patreiz ir pirmās 100 dienas ļoti labi atruna. Es esmu jauns un es daudz ko nesaprotu. Jo vairāk tāpēc nepagājām garām arī iepriekšējiem priekšsēdētājiem. Patreiz varbūt tādā aspektā es nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Es tikai varu pateikt to, ka es esmu pieņēmis to, kad reforma ir neizbēgama. Tā tas mums ir pasniegts, un es arī no šāda viedokļa vienkārši tai problēmai pieeju. Skaidrs, paldies. Nē? Pasveicināt radinieks. Kurus? Savus. Kur viņi ir? Televīzijā. Jā? Kādā ziņā? Vispēc, ka mums būs jāsamīdot cilvēks, Nē, es tā domāju. Te tālmane tagad pedele Iveta. Bet Kur es viņus varu satikt? Tagad Iveta ir maza meitenīte. Maijā, 1. jūnijā. Jā, Halo? bet viņiem vajadzēja pabrīdināt kādu. Nē, 31. maijā. Ko jums dzeļas dienas? Un tas ir aizsmas galvas. Vairāk kaut ko grib, kas redz, jo bija kāds. Jā. Darbojas jau? Jā. Kāda ir šobrīd tā situācija? Vai darba pietiek? Darba pietiek, saprot, vienkārši vajag pircēju, un tā, ja ir ko nopirkt, tad darba spēkiem, kurš var nopirkt, un nav problēma. Jānis Knēziņš ir šobrīd deputāts, kas vēl? Nekas vairāk pagaidām. Ir tādi kādi nopietni plāni par nākotni? Nākotne. Saprot, kā to skatās. Attiecībā uz utopiskiem plāniem, kādiem mums jābūt pēc gadiem 5, 10 ir, attiecībā uz personīgiem šajā kontekstā, vienkārši es baidos teikt, jo ir pietiekoši nelīdzsvarota situācija ar visām šīm izmaiņām, administratīvām un politiskām, kad tas nebūs nopietni jaukt gaisa. Cita komandā strādāt, kāda ir tā sajūta? Grūtākais ir pirmā brīdī, kad it kā citiem tas ir jauns un tev jau tas ir bijis. Vienkārši ir kaut kāds īsāks vai garāks laika periods vajadzīgs, kamēr tu iejūties jaunā situācijā, kas tu esi. Un tomēr jūs jūtat, ka esat noderīgs joprojām ērgļiem? Grūti spriest pašam. Es baidījos vērtēt, kad es biju it kā komandētājās priekšgalā, un būtams locekļi un vēl vairāk sargājus vērtīt, vai es esmu noderīgs vai neesmu. To es atļaušu citiem, ja viņi grib vai var to vērtēt. Vai iespējams tādas kardinālas pārmaiņas darbā? Bija runa par pārcelšanos iespējamu uz Rīgu, vai kaut kas tāds arī iespējams? Visādi, kas man nopirks. Paldies!
naudas izteiksmē izteikta zemes vērtība, piemēram, auklēni. Un likumā ir kabineta noteikumos. Un apbūves zemē rēķina atsevišķi pāriņa pēc ministru kabineta noteikumos. Jums visiem ir tādi, kadastrālā vērtība ir hektāram. Kvadrātmetru 0,150. Tas ir par hektāru 1150 lati. Individuālai daudz dzīvokļu 1730, rūpnieciskai un, ja aprēķina 1,5%, tai apbūves zemē katru. Lauksaimniecības zemē atsevišķi Iemājas un zemnieki atliekamās platības, tur praktiski purvis, miltāji, ceļi. Ar nodokli. Ja kadastrālā vērtība augstāka par paraugu vērtību, jāņem tad paraugu vērtība. Un, ja... Tētis arī vēl pieiet klāt. Ai, tētis vēl bija. Jā, labi. Man iedeva mašīnu. Māju. Pilsētu un pagastu pašvaldību vēlēšanās lielākā daļa no iepriekšējiem līderiem Madonas rajonā saglabājuši līdzinējās pozīcijas. Padomju priekšsēdētāju maiņa notikusi tikai 5 vietās – Mētrienes, Murmastienes, Kalsnavas, Jumurdas un Ērgļu pagastos. Guntars Velcis par pagastu priekšsēdētāju Ērgļos ievēlots ar pārliecinošu pārsvaru. 6 deputātiem no 9 balsojot par. Alternatīvu Jāņa Knēziņa kandidatūru ieguva deputātu 3 balsis. Un tā turpmākos 4 gadus Ērgļos vēzuma vilks Guntars Velcis.